Aiz durvīm un kausi pār pānēm pildīti ar prieku. Šovakar iejutīsimies jautrajā Krodziņa atmosfērā un izdejosim labākās progus dejas. Pie mums šovakar ir atbraukuši bāliņi no dažādiem Latvijas novadiem, un viņi visi cīnīsies par vienu galveno balvu – par ābolu maisu, ko jau 6. gadu mums sarūpējis mūsu lieldraugs Latvijas Augļkopības institūts. Aplaus viņiem! Arī jūs, skatītāji, šovakar varēsiet iejusties vērtētāju lomā un savas simpātijas kolektīvam izrādīt, nobalsojot par viņiem ar savu līdzpaņemto ābolu. Bet tiem, kam āboli aizmirsušies, tie varēs aizņemties no Krodziņa, kas ir tepat lejā pie skatuves. Bet, skatītāji, jūs nebūsiet vienīgie, kas sekos kārtībai līdz Krodziņā. Šovakar kārtībai līdz sekos arī mūsu šī vakara žūrija. Pagājušā gada konkursa ābolu maisas uzvarētāju vidējās paaudzes deju kolektīva Mana rotaļa vadītāja Dace Atviljona. Dobeles novada kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Māra Krūmiņa. Un žūrijas priekšsādātāja lomā šovakar iejutīsies vienmēr dejai uzticīgais Dobeles novada domas priekšsādātājs Andrejs Spridzāns. Gadu simtiem Krogam latviešu folklorā ir bijusi milzīga nozīme. Tā ir bijusi vieta, kur ceļotāji varēja iestiprināties, atpūsties, te varēja arī nakti pārlaist un, protams, uzzināt pagasta jaunumus. Kādus pagasta jaunumus runu rakstos ir ieauduši jelgavnieki, vislabāk zinās pastāstīt deju kolektīvs Kalve Zelta smiltis. Runu raksti, Jāņa Purviņa horeogrāfija, tautas mūzika Dāvis Talta apgarēm, dejo Kalve Zelta smiltis.
Paldies vidējās paudzes deju kolektīvam Kalva Zelta smiltis. Jācer, ka rokas un kājas dejotājiem tiešām nav piekusušas, jo saule tikai tikko norietējusi, un tas nozīmē, ka laiks ir iekustināt Dobeles Krodziņa deju grīdu. Kaut zvaigznes vēl pie debesīm nav manāmas, tūlīt pat viņām uz skatuves palīdzēs uzzipsnīt Mālpils vidējās paudzes deju kopa Sidgunda. Zipsnī zvaigznes, Jānis Baranovskas horeogrāfija, tautas mūzika Zigmara Liepiņa apderē, dejo Sidgunda. vidējās paudzes deju kopais Sidgunda. Šovakar Dobeles Krodziņā ir sapulcējušies bāliņi no dažādiem Latvijas novadiem, un viņi līdzi ir paņēmuši ne tikai labākās un skaistākās krogus dejas, bet arī skaistākās meitenes. Un, protams, arī vainagas, jo kas gan tās par meitenēm, kurām galvā nav vainagi. Vainaga ceļš, Ulda Ozola horeogrāfija, Valda Muta Pāvela mūzika, dejo deju kolektīvs Zemgaļa.
Paldies deju kolektīvam Zemgaļi par viņu atvestajiem deju vainagiem. Aplis, ko simbolizē vainags, starp citu ir viens no maģiskākajiem elementiem. Aplis ir arī saules simbols, un tas simbolizē harmoniju un pilnību. Lai harmoniska un pilnīga deja arī deju kolektīva Mana rotaļa. Bārtas dances, Modra Ginkmaņa horeogrāfija, tautas mūzika Gunāra Ortelovska apdarē, dejo Mana rotaļa. Dančiem latviešu folklorā ir bijusi vienmēr ļoti liela nozīme. Tirgus danči, apdziedāšanās danči un, protams, krogus danči. Katrs no dančiem tiek dejots īstajā laikā un īstajā vietā. Vidējās paaudzes deju kolektīvs Akači ir nolēmis, ka šovakar vispiemērotākais būtu sābru dancis. Sābru dancis, Aijas Daugulas horeogrāfija, tautas mūzika Artūra Uškāna apdarē, dejo Akači. Mama, mia, how can you know you are you?
paldies deju kolektīvam Akeči, kamēr viņi kustināja kājas sāpru danča ritmā, vidējās paudzes deju kolektīvs Daugava pavija talkā. Pēc tolkas Egila Poļa horeogrāfija, tautas mūzika grupas Laiksta aranžējums, dejo Daugava. Mēs lieliski varējām redzēt, ka talka latviešiem bija iespēja ne tikai kopā strādāt, bet arī lieliski izdejoties, un šodien arī gatavi iekustināt Dobeles krodziņa grīdu ir arī paši dobelieši. Jumpreviņas, Ginta Baumaņa horeogrāfija, dejo Dzīvars.
vakara deju jostā ievada vēl vienu ļoti skaistu pavadienu. Bet kur tad dāmas bez vīriem? Un kā tad Gailītis brauca ciemā dāmas celt, šovakar gatavs ir izstāstīt deju kolektīvs Rotaļa XO. Gailītis, Aijas Baumanas horeogrāfija, tautas mūzika Georga Dovgavdijau apdarē, Viļakoka Mergī aranžējums, dejo Rotaļa XO.
Es domāju, ka tas Gailis tās dāmas tomēr piecēla. Un Gailis, starp citu, simbolizē vīrišķību un modrību, un Gailis ir arī rītausmas vēstnesis. Bet tikko izdejotie deju soļi nebūtu nenozīmē, ka esam krodziņā pavadījuši visu nakti. Tā nebūtu nav. Līdz rītam mums vēl jāizdejo ļoti daudzi deju soļi, jo kurš gan nav uz grobu izgulēt vienu. Es te nācu šai vietā. Alfrēdas Puras horeogrāfija, Jāņa Grigava muzikālā apvere, dejo Mana rotaļa. Pēc smaidiem jūsu sejās noteikti ir skaidrs, ka neviens no jums šeit nav nācis miegu izgulēt. Arī deju kolektīvs Kalve Zelta Smiltis. Apdziedāšanās dances, Guntas Skujas horeogrāfija, Balta Pūces mūzika, dejo Kalve Zelta Smiltis.
Bet turpinot danču tēmu, kas šovakar mums ir ļoti aktuāla, arī Jelgavniekiem ir šis tas sakāms. Sābru dancis, Aijas Daugavas horeogrāfija, tautas mūzika Artūra Uškāna apdarē, dejo Laipa. Pēc šīs dejas mēs kārtējo reizi varam pārliecināties, ka deja ir un būs latviešu tautas spēka avots. 3 sidraba avotiņi, Jāņa Baranovska horeogrāfija, dejo Sidgunda. Baby, I'm loving God, I said, the God, I'm also young.
pozitīvas emocijas var būt pārēm. Tāpēc, lai nedaudz atpūstos, atpūtinātu kājas un papildinātu alus un deju krājumus, dosimies nelielā atpūtā, lai jau pēc 15 minūtēm satiktos tepat Dobeles krociņā. Sveicu jūs atpakaļ Dobeles krociņā, vietā, kur bēdas ir atstātas aiz durvīm un kausi pārēm pielījuši ar prieku. Kas gan ir kroks bez alus? Un kas gan ir alus bez skaistajām dzirnavniecēm, kuras palīdz graudiem pārtikt saldajā miestiņā? Dzirnavniece Zemgalē, Taigas Lutbožas horeogrāfija, tautas ziņa Valda Zilvera apgarē, dejo Akači. Un daļajām dzirnavniecēm un arī daļajiem dzirnavniekiem. Senos laikos bija pierasts tā, ka dzirnavnieka sieva no jaunajiem miltiem cepa garšīgu un smaržīgu maizi. Tad viņa lika to uz galda un istabu tūdaļ piepildījies skaista un salda smarža. Un tad jau arī nāca pats Melveris ar baltām miltu pieputējušām drēbēm un sauca saimi pie galda. Jautrie pavāri, Ginta Baumaņa horeogrāfija, Raimonda Paula mūzika, dejo Daugava.
deju kolektīvam Daugava. Ja atgriežamies pie koka un alus, tad alus darīšana latviešiem ir tikpat sena, cik sena ir mūsu tautas vēsture. Tādēļ latviešu ritums un tradīcijas un ikdiena vienmēr ir bijusi saistīta gan ar alu, gan ar krogu. Un iespējams tieši garšīgā alus dēļ savu deju gatavs ir izdejot arī nākamais deju kolektīvs Laipa. Rālaulus dances, Jāņa Purviņa horeogrāfija, tautas mūzika Ilgas Reiznieces apdarē, dejo Laipa. Kur tu biji, allu tiki, tur es arī gadījos. Ja Visenas krogs ir bijusi vieta, kur piestāja garām braucēji, lai atveldzētos. Un šovakar Dobeles krodziņā pie mums alu iedzert ir iebraucis pats vecais Taizels. Kā tik nu būs? Vecais Taizels. Ojāra Graša horeogrāfija, Marģera Zariņa mūzika, dejo Mana rotaļa. Vecais Taizels gāja ikvienas, irves krogu aldzēt. Voi mama, kā tik nu būs, kā tik nu būs, kā tik nu būs. Voi mama, kā tik nu būs, kā tik nu būs, kā tik nu būs. Krogas jūle aldzēt.
latviešiem ir garšojis vienmēr. Vecais tēvzēls bija pat mieru savu pulksteni atdot alus dēļ. Bet, kā ir jau pierasts, alus ir pavadījis visos svētkos. Gan dzerts kāzās, gan pirtī ejot, gan arī ballēs lustīgi dancājot. Alus lustes, Anda Kozaka horeogrāfijam, tautas mūzika Ilģu apdarēm, dejo Sidgunda. Jauks, 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 pēc alatrauks, kas ar mani viskas, es jaukas mūs draugs.
vidējās paudzes deju kolektīvam Sidgunda. Jāsaka, ka Dobeles Krociņā šodien jautrības sit augstu vilni, un kausi joprojām pildīti ar prieku. Un par to jāsaka paldies atraktīvajiem dejotājiem. Un arī nākamais kolektīvs ir tikpat atraktīvs un tikpat jautrs. Vai domājāt, vai cerējāt? Vai domāju, vai cerēju? Jāņa Ērgļa horeogrāfija, Andra Alviķa mūzika, dejo Laipa. Paldies vidējās paudzes deju kolektīvam Laipa.
Jāsaka, ka šovakar tiešām tiek izdejotas jautrākās krogus dejas, un to nu noliegt tiešām nevar. Arī vidējās paudzes deju kolektīvs Kalva zelta smiltis to nevienam nenoliedz. To nevienam nenolīdžu. Agra Daniļeviča horeogrāfija dejo Kalva zelta smiltis. Laikam būs palicis mazāk. Bet pirms 100 gadiem Latvijā visos Latvijas novados skanēja dzirnavu sopratu klaboņa, un šī ritmiskā skaņa ļoti labi iederējās lauku idillē. Kāda tā bija? To mums atgādinās vidējās paudzes deju kolektīvs Zemgaļi. Dzirnavniece Zemgalē, Taikas Urbošas horeogrāfija, tautas zīļa Valda Zilvera apdarē, dejo Zemgaļi. Dzirdām,
deju kolektīvam Zemgaļi. Jāsaka, ka Dobeles Krodziņa deju grīda šodien šrīkst, un izlījots ir gandrīz visas labākās krogus dejas, bet tomēr es gaidu vēl vienu īpašu. Krūgu Madeļiņa, Ginta Baumaņa horeogrāfija, tautas mūzika, grupas Laimas muzikanti apgalē, dejo Roteļa XO. Ay,
paudzes deju kolektīvam Roteļa Ikso. Šovakar izdejotās dejas jau kārtējo reizi pierāda to, ka dejā tomēr ir spēks. Tā atspoguļo mūsu vēsturi, tradīcijas, mentalitāti. Deja atspoguļo mūsu pašus. Oga salda, oga sūra. Ginta Baumaņa horeogrāfija, Jauns Mēnesis mūzika, dejo Dzīpars.
vadītāja Mārīta Strinda. Lūdzu, vadītāju aicinu saņemt mūsu grobu sveltes. Paldies vidējās paudzes deju kolektīvam Zemgali, vadītāji Līga un Uldis Ozoli. Paldies vidējās paudzes deju kolektīvam no Rīgas Rotaļa XO, vadītājs Gīns Baumanis. Paldies vidējās paudzes deju kolektīvam no Mālpils, Sigunda, vadītāja Māra Gaila Dišnēra. Paldies vidējās paudzes deju kolektīvam no Dobeles novada Krimūnā, Akači, vadītāja Elīna Medņa. Paldies vidējās paudzes deju kolektīvam Daugava, vadītājs Gīns Baumanis. Paldies vidējās paudzes deju kolektīvam no Jelgavas, Kalvas, Elvas Miltus, vadītājs Lauris Galējs. Paldies vidējās paudzes deju kolektīvam no Rīgas, Mana Rotaļa, vadītāja Dace Atviljona. Un, protams, paldies un lielākie aplausi mājiniekiem un pasākuma organizētājiem vidējās paudzes deju kolektīvam Dzīvers. Vadītājs Gīns Baumanis, vadītāja asistente Diana Gavara. Par dāvinām šodien mēs paldies sakam mūsu atbalstītājiem Tērvetes alu, jo dejotāji pēc tam varēs arī baudīt Tērvetes alu. Un vadītājiem dāvinām lieliski kausi. Un es atgādināšu to, ka šovakar mēs visi Dobelē esam pulcējušies, lai cīnītos par vienu galveno balvu par ābolu maisu. Un tad arī ābolu maisam katru gadu nāk klāt līdz tāds ceļojošais kauss, kuru tad saņem arī uzvarētāji. Un kausu uz skatuves aicinu uznest pagājušā gada ābolu maisa ieguvējus deju kolektīvu Mana Rotaļa, vadītāja Dace Atviljona. Cik blakus maisam. Aplausi pagājušā gada uzvarētājiem. Un šis ir tas brīdis, kad žūrijai ir jāpieņem lēmums, kurš tad šovakar ir uzvarētājs un ābolu maisa ieguvējs. Un atgādināšu arī jums, skatītāji, ka jums joprojām ir iespēja izrādīt savas simpātijas par kolektīviem, nobalsojot, atdodot savu ābolu kādam no tiem. Un tad jau tiekamies šeit pat Dobeles Krodziņā pēc 15 minūtēm, lai uzzinātu, kurš tad ir šī vakara uzvarētājs. Tad, kad jūs dzirdat deju, ogas, salda, ogas, soli, jūs zināt, ka tas ir tā kā laiks, kad jums ir jānāk atpakaļ zālē, lai uzzinātu, kurš tad ir uzvarētājs.
aplausu gan deju kolektīviem, gan arī žūrijai. Un došu vārdu žūrijas priekšsēdētājai. Lūdzu. Labvakar, cienījamā publika, bet es neredzu dejotājus. Jāsaka tā, ka noteikti jums nebija viegli. Satraukums, ļoti liela skatuve, ovācijas, domāju, ka bija pārbaudījums, ļoti liels, un īpaši pirms Ziemassvētku. Bet es domāju, ka žūrija piekritīs, ka mums arī bija ļoti grūti. Un kāpēc? Tāpēc, ka jūs bijāt vislabākie. Jūs bijāt tik interesanti, tik skaisti, tik dejot priecīgi, griboši, kad mums bija pat gandrīz vai grūti pateikt, kurš tad būs. Ņemot vērā, ka tas maiss ir viens, un iespēja ir viena. Tad kuru tad? Un mūsu žūrija vienbalsīgi, gan ar pārdzīvojumiem nepārprotami, šogad Dievu algu un pirmo vietu, otrās un trešās nav, pārējais ir veicināšanas, vietas piešķir Zīparam. Paldies! Paldies žūrijai, paldies arī Zīparam, apsveicu jūs, un tagad es došu vārdu Vitei. Es došu vārdu Dacei. Es runāšu pat. Šoreiz ir kaut kā dīvaini sakritis, ka skatītāju simpātijas saskan arī ar žūrijas lēmumu. Tā tad arī skatītāju simpātiju pauda mums Zīparam. Paldies! Ļoti apmierina par to, ka sakrituši mūsu domas. Paldies! Mēs tiešām esam ļoti pārsteigti un, laikam arī pirmo reizi 6 gados ir tā, ka skatītāju simpātija sakrīt ar žūrijas vērtējumu. Bet šai brīdī es mīļi paldies gribu teikt visiem mūsu atbalstītājiem, gan novada pašvaldībai par līdzfinansējumu, gan mūsu ilgadējiem, es teiktu no pirmās dienas jau atbalstītājiem, Dobels Lāsa alkopības institūtam, jo cevišķi Edītei Kaufmanai, kurā audzēšanas darbos ābolus no pavasara zieda un vasaras līdz rudens augļiem. Es gribu teikt paldies agrofirmai Tērvete par alu, kuru dejotāji varēs baudīt un desēt slāpes pēc šim koncertam. Es gribu teikt paldies Dobels pilsētas kultūras namam gan par idejām, gan par atbalstu, gan par to, ka šonakt vēl jūs būsiet ilgi ar mums. Mēs jums tur augšā telpiņā sagādājām nelielu kopā pasēdēšanu. Dejotāji, jums vislielākais paldies, jo tiešām ir brīdis, kad notiek tā, ka kāds varbūt nevar ierasties, un šoreiz tā bija, bet bija tik daudz, kas atsaucās un palīdzēja, tāpēc man ir liels prieks, ka šogad kopā mums visiem izdevās šis pasākums. Paldies! Paldies skatītājiem par atsaucību vienmēr! Mums ir prieks dejot pilnajā zālē! Paldies jums!
dodamies uz ballīti. Ballējam, neguļam. Pēc brīža